Sveiki! 20. janvāra vakars un jebkurš tagadnes brīdis kopā ar Baibu, kafiju ar Baibu. Pagaidīšu drusciņ, kamēr kāds pievienojas tiešraidē pie viena no savu otra daudzdimensionālā instrumenta vecā telefona, ja precīzāk studijas telefona. Aiziešu Instagramā, pateikšu, ka jānāk visiem uz Facebooku. Lūk, tā es tuliņ aiziešu, kā es to varu izdarīt. Un man sauc Baiba Granāte, šī vietne ir Yoga Life Art, mājaslapas lielais garais nosaukums ir, kā es varu aiziet storijos, ir Baiba Life Art, trūliņ parunāsimies par to galveno tēmu, kāda ir uzlikta šodien. Kā es varu aiziet tanī tiešraidē? Story no Instagrama. Kā mēs jūtamies konkrēti šajās dienās un laikmetu maiņā? Es skatos, ka divi jau skatās mani. Ielieciet kaut kādu ziņu, vai mani labi redz, labi dzird. Galvenokārt labi dzird, jo es eju no speciālā pievienota mikrofona. Ja? Tā, un pasveicināsim no jums Instagramu arī, ja? Sveicināta Instagrama pasaule. Mēs esam Facebookā, Yoga Life Art vietnē, runājamies, kā mēs jūtamies laikmetu maiņā. Nāciet visi tur, gara, nesteidzīgā, cerams patīkama parunāšanās visiem kopā lokā, kuram nesanāk uz Facebook, pēc tam skatieties vēlāk, kad ieliksim YouTube'ā. Čau, čau! Sveicināta Instagrama pasaule. Mēs esam Facebookā. Your story. Tā. Runājamies, kā mēs jūtamies laikmetā. Kā jūs jūtaties laikmetu maiņā? Es nofokusēšu jautājumu, tā mēs vienmēr varam, ziniet, kaut kā ir jau izveidojusies kaut kāda, es saprotu, tas ir labs instruments, kaut kā visiem kaut kā ap kaut ko vienoties kopā, un ļoti labs instruments tam ir, kā mēs jūtamies par tādu un tādu tēmu, vai ne? Tas mūs ļoti labi apvieno. Un tēmu katru reizi, protams, citu varam iedot, un tāpēc es nofokusēšu šoreiz tēmu tādu, kā jūtaties par savu labsajūtas līniju, jo es šodien, ņemot talkā astroloģijas, un kā tur ir, anotācijā rakstīts arhetipiskās enerģijas, ja, zināšana par tām, kas šobrīd tur notiek, arhetipu lielajā pasaulē, un mēs kā mazi fraktāļi no tās, vai nozīmīga šūna tajā visā, kā mēs jūtamies pār labsajūtas tēmu. Ir tā, ka šobrīd ļoti saspringt, es arī pateikšu, klausieties uzmanīgi, kad paliks vieglāk par šo tēmu, arī ņemot vērā tieši šos pašus instrumentus, ja no astroloģijas. Tātad mūsu labā sajūta, jeb Venēra, jeb tas, kas atbild par mūsu tādu labu jušanos ķermenī un dzīves baudām, tas šobrīd var justies ļoti tā kā grūti. Ja? Nē, vienkārši varbūt tā, vienkārši mēs jūtamies grūti, mums neko negribās, nekas neiepriecina, grūti iemīlēties, grūti saprast, kas ar naudām notiek, ja? Vēl grūti vispār ar naudām varbūt, vai bažas pa naudām, vai jāj, kā nu būs. Pašam sev varbūt nepatīk, kā es izskatos, var sakot, viss grūti. Ņemu talkās Saturns spiež uz Venēru, šobrīd viņi ir savienojumā, un tāpēc mums cilvēkiem var būt tādas sajūtas. Es arī izstāstīšu, kā jau minēju, kad tas beigsies. Kā jūs jūtaties pa šo te savu labās sajūtas, labās pašsajūtas līniju? Ņemsim no tā mūsu 10 ir, ja, ka ļoti grūti, ja, ļoti slikti, 10, ja, 0, man viss kārtībā, mīlu dzīvi, klausos putniņus, jūtos fantastiski. Tas ir 0, ja. Tātad 10 ļoti grūti ar labsajūtu, 0, 2 gradācijā, visi brīnišķīgi. Ielieciet, kā jūs jūtaties par šo tēmu. Es varētu teikt, gribat zināt, cik es jūtos? Es jūtos
Nu tā, 7, 8, un tu paņem talkā instrumentus, un tad 1, 2, ne, 1, 2 īsti nav. Tāpēc, kad, ziniet kā, viena lieta ir, ka es tā jūtos, ja, pats no sevis. Tagad ir tā lielā dīlēma, ko es gribētu aprunāties mums visiem kopā. Kad no vienas puses mēs jau paši sev visu kaut ko varam, bet mēs esam iesaistīti kopējā lielā audumā, un tagad vairāk kā jebkad jūtam, cik mēs esam saistīti viens ar otru. Vairāk šis bija izvērsts pagājušās, kas mums bija 13. vai 14. 13. janvāra pagājušās pirmdienas tiešraidē. Šodien drusciņ vēl vairāk, jā, no citiem aspektiem par to stāstīšu. Jā. Tā, ko jūs man rakstat? Kāds raksta 5, kāds raksta 5. Ļoti labi. Dzird labi. Kāds raksta 3. Nu ļoti labi sevi. Jūs. Nu maleči. Un tad varbūt jūs šitā tēma nemaz nav tik ļoti aktuāla, ne? Vispār ir šitā aktuāla tēma. Kā labāk justies, kā labāk, kā regulēt savu pašsajūtu, jebkuros apstākļos. Nu, var sakot, ja jūs šobrīd šito nejūtat to spiedienu uz savu pašsajūtu, es pastāstīšu, kas vēl var būt. Tad iespējams, jā, kad jums ir ļoti sakārtot šīs abas sfēras, disciplīna, kārtība, kaut kāda struktūra, tajā sfērē, jā, jo Saturns, kas ir grūtību, apgrūtinājumi, tā kā tāda viņa kādreiz var izjust kā tādu sasalšanas enerģiju. Jā, tā ir arī tāda konkrēta, strukturēta, bezkaislīga pieeja lietām, jā, tai pašai kaut vai Venērai. Mēs arī runājām savā lokā, un bija tā, ka, jā, tam obligāti nav jāietekmē, pacelies pāri matriksei, izēt no matrikses, astroloģija, visa matriks, labi. Iziet jau kaut kur var, bet tik un tā visa tā dzīve, kurā mēs esam te šobrīd te visapkārt, viņi tomēr ir saistīti arī ar visu to apkārtējo, un tas mūsu izaicinājums ir šobrīd arī tieši līdzīgi kā virsrakstā, ja, kā dzīvot tajā laikmetu maiņā, sistēmu nomaiņā. Es domāju, ka nevienam sen vairs nekas nav jāpaskaidro, ja, ka notiek, ka brūk vecā pasaule un jaunā varētu rasties, bet mēs vēl nezinām, kas tas ir. Mēs pielāgojamies, mēs salāgojamies, joprojām mēs ļoti dzīvojam tajā, ar to visu, kas ir bijis, jā, reku man pat ancuks nopirkts pirms kaut kādiem 4, 5 gadiem viens, jā, un skaistais kulons īpašais, jā, ko gruziņu māsa man dāvināja 17. gadā maijā, ļoti īpaši, jā, viss mums ir joprojām daudz, kas ir no tā, ko mēs devējam vecā, ja tā pasaule, kas šobrīd brūk. Un kā tad ir, un ko tad darīt, kur tad ir tas jaunais, jā, ka mēs zinām, un vai ir laiks šobrīd jau sākt celt to jauno, vai varbūt ir jāļauj, jāskatās, kā viss brūk, viss apkārt. Tie ir tādi daudz, kur arī retoriski jautājumi, un varbūt arī, ziniet kā, es vakar runāju ar savu brāli par vienu lietu, un kaut kādu līdzīgu domas arī biju izlasījusi vēl kaut kur citur iepriekšējās dienās. Ka mēs visu gribam nodefinēt sākums un beigas. Bet nevienmēr mēs jūtam, ka ir kaut kā sākums, un tas ir jānodefinē, un nevienmēr mums ir jānodefinē, ka tās ir beigas, jo īstenībā jau viss plūst. Pastīšos, ko jūs rakstat. Ļoti jauki. Rakstiet savus atklāsmes. Re, kur Indra raksta, ka viņai 8, welcome to the club. Ir gan aktuāli, Vivita raksta. Protams, ka interesē. Jā, pagājušā nedēļā bija sliktāk. Tātad, astroloģiskais savienojums, ziniet kā, viņu var izjust arī dažādi, visādi. Es to, ka sāk spiest uz Venēru, mums visiem viņi ir kaut kur, kaut kādā vietā, īpašā,
kombinācijā, īpašā novietojumā mūsu dvēseles nospiedumā, jeb astroloģiskajā kartē, kā mans astroloģijas skolotājs, tā, ka viņš grib saprast, ar kādu auditoriju viņam ir runa, ja viņš dod kaut kādu lekciju vai tā, viņš saka, kurš no jums zina, kurā grādā un kur atrodas jūsu Venēra. Ja? Tad diezgan būtiski zināt, kāda ir tā man iekšējā šī te enerģija, kas atbild par sievišķību, par labsajūtu, par radošu, un Venēra arī metafiziskajā un ezotēriskajā nozīmē ir ļoti augsta garīga enerģija, es neiešu tagad dziļāk tajā, es neesmu gatava to šādi stāstīt, neesmu gatavojusies tā, bet Rudolfs Steiners, lielais redzētājs uz priekšu, kas dzīvoja 1900 kaut kādos 20, 30 gados, un kur mēs redzam, ko viņš teica, jau sen pirms tiem 100 gadiem, kad cilvēcei tiks dota pote, kas tiks saukta par Īnu, un tiks viņi nogriezti no tādā veidā no garīgām savām saknēm debesīs. Viņš to kā saka, Var sakot, viņa mācībā arī ir ļoti interesanti par Venēru rakstīts kā to vietu, no kurienes arī nāk ļoti augstu, tiksim, garīgās hierarhijas īpašu vietu visā kosmoloģijā, un arī kāds no mums no turienes nāk, vai kādam no mums ir saikne ar turieni. Var sakot, Venēra arī ir ļoti tāda dziļa, tāda dziļa dievišķa, garīgā, tāda norāde, par mums. Var sakot, man ir šādi tādi priekšlikumi, ko mēs varam darīt par šo tēmu. Tātad šis savienojums grūtais, viņš pēc 24. janvāra beigsies. Viņš tieši vakar bija, man liekas, aizvakar bija tieši precīzs savienojums Venēra ar Saturnu kopā, un tieši tāpēc ļoti grūti. Vēl ir viena tāda lieta arī, ja mēs ņemam talkā kosmiskās laika ziņas, to, ko ir vērtīgi zināt, kad paņemt lietus sargu, kad saģērbties biezāk, kad uzsmērēt, aizsargkrēmu pret vēju, jeb astroloģiskais skaidrojums. Rīt ir tāda diena, 21. janvārī, kad 6 planētas nostājas uz vienas ass, jo viņi sauc planētu parāde, un arī varat paskatīties, varat pavērot, katram tas būs savādāk. Es došu tikai tādās ģenerālās līnijās jūsu atklāsmes, jūsu intuīciju, jūsu kaut kādas tieši tā atklāsmes, sajūta par sevi. Dažādas viņas tās atklāsmes, varbūt arī man ļoti labs instruments vienmēr, kas man nepatīk. Man ir tur viena sava interesanta manifestēšanas metode. Īstenībā mēs varētu uztaisīt kaut kādu pasākumu par šo. Es pat atklāju, kādā veidā man manifestējās caur noliegumu kaut kā ļoti īpašā veidā. Un man, piemēram, ļoti labi palīdz, kas man galīgi nepatīk. Nevis tā, kur ir vilkme, kur ir, tas ir viens rādītājs, bet bieži vien var arī būt, ko es pilnīgi nevaru izturēt. Arī tur var būt visādas nianses, ka mēs ejam, kur tev tur trigerē, traumas, tas ir tāds dziļāks, mēs šoreiz pa to nē. Bet tādās vispārīgās līnijās arī tāda lieta ir, piemēram, ja jūs rītā saprotat, bet šito es pilnīgi noteikti vairs neko nedarīšu. Vai šitas cilvēks pilnīgi vairs nav mums, pilnīgi nav pa ceļam. Vai arī šitā es vairs nevaru. Nevienmēr savu, skatieties, rītā esam vērīgi. Jo kas par stāstu ir, nav jau tas, nav nekas tur ārā. Tas viss esam, es ceru, ka mana auditorija ir sagatavota, zina šīs lietas galā. Mēs par šo šeit, neatkarīgi no tā, kurā brīdī jūs esat pievienojušies manām lietām te, kas ir no 2004. vai kura gada, bet vairāk konkrētāk par šīs jaunās pasaules
dzimšanu, precīzāk tagad vajadzētu teikt vecās sistēmas sabrukumu, to mēs jūtam vairāk nekā to jauno pasauli dzimstam, godīgi sakot. Es tā fokusēti strādāju no kaut kāda 2009.10. gada laikam tā, tad, kad es satiku savu skolotāju, kur burtiski pirms pāris mēnešiem pārcēlās mūžībā, ārsti, izcila gaišreģi, rietumu medicīnas. Man liekas, viņai rītā dzimšanas diena ir, jā, vienalga. Meile, lietuvieta, kas man ļoti daudz ko iemācīja ārstēt, iemācīja visādas interesantas lietas, jā, un pat gaišredzīgi rietumu sistēmas mediķi. Un jā, tad, kad es satikos ar viņu, vispirms es biju kā viņas pacients, un tad mēs pamazām sadraudzējāmies, tas varētu būt kaut kāds 7., 8. gads. Viņam pamazām tajā ieved. Var sakot, neatkarīgi no tā, kurā brīdī mēs esam satikušies par šo tēmu, es arī esmu mainījusies, jo kā es varētu būt viena un tā pati, tad tam nebūtu bijis jēgas, jā, te visam šitam. Bet, jā, es domāju, mēs visi to redzam, kur es tagad aizgāju, kaut ko sāku. Bet, labi, Neptūns arī, sapņošana un staigāšana pa kosmosiem arī gan atnāks atpakaļ. Jā, šobrīd mēs vairāk jūtam tieši, es domāju, tieši tās vecās pasaules, veco sistēmu kolaps. Katrā ziņā es to jūtu. Es varbūt vēl konkrēti, kad arī staigāju un domāju, man ir arī, tīri, pa kaut kādām konkrētām tādām zemes lietām ir ļoti daudz, kas man nav skaidrs, kā es darīšu to vai to, bet es zinu, ko es pilnīgi noteikti vairs nedarīšu. Arī jūs varat, uztaisam vēl vienu balsojumu. Ko jūs šobrīd vairāk jūtat? Teiksim, ielieciet izsaukumu zīmi, kas būs, jūs vairāk izjūtat savā dzīvē tieši vecās pasaules sabrukumu, veco savu sistēmu, un nekas nav tur ārā, ja? Es atceros, kāpēc es runāju par šīs lietām, ja? Būtu izsaukuma zīme, ja, vecās sabrukums, vai arī, ka jūs tieši jūtat jaunā atnākšanu, kas būtu jautājuma zīme, ja? Ielieciet vienu vai otru, protams, varat arī paskaidrot un izvērst, uztaisam sasaucienu šādu. Lūk, jā, kāpēc es šo pieminēju, to garo stāstu par savu skolotāju un viss, kas šajā ieveda, principā jau mēs jūtam, mēs tiekam vēsti uz to, ka viss ir mūsos, cik tas ir nodeldēti, cik gandrīz vai Bulgārija vai neskādu, viss ir mūsos, viss ir par mums, bet goda vārds stāsts, viss ir par mums. Un tas ir arī kā viens no tiem, kā tagad visur liek, tīpaši tajos īsajos video, 5 padomi, kā izdarīt to. 3 padomi, kā neiekāpt uz veciem grāmatļiem, ja? Tad tagad es ielikšu, es uzrakstīju ātrā tempā 3 tādas ģenerālas lietas, kas man, teiksim, palīdz šajā te laikmetu maiņas brīdī, kas absolūti, jo notiek milzīgas izmaiņas, nemānīsim sevi. Daudzi to saprata tad, kad pirms 4 gadiem sākās, ja šis lielais resets un viss, cik daudzi saprata un zināja, ka viss, ka tagad ir tas, par ko runāja, beidzot viņš rekurte ir iznācis virspusē, un cik daudz pa šiem gadiem jau ir noticis, un cik daudz ir cilvēki ieraudzījuši, es negribu teikt atmodušies šī gadījumā, šī kontekstā, bet cik daudz mēs esam ieraudzījuši, atklājuši tie, kuri arī, visi no mums, visi. Un kā mēs tiešām šobrīd redzam, ka pilnīgi, cik tas viss ir sapuvis, satrunējis, tas, kas tagad arī parādās, un ļoti daudz tas ir redzams Facebook slējās par satrunējušām dažādām sistēmām, es nerunāšu te ar konkrētiem vārdiem, bet tā, lai jūs saprotat, ko es runāju, kas ir atklājies un kas ir nācis, vai ne, mūsu zināšanai par to, kā viss un kā notiek. Tātad, pastīšos, ko jūs rakstat. Izsaukuma vecā zīme, 3, izsaukuma zīmes 3. Jā!
Un ziniet, un es domāju, un tas arī, es šodien lasīju vienas, kas ir, ka pačas man astroloģijas skolotāja komandā, Sola Jonasen, viņi ir no Zviedrijas, jā, tā arī astroloģija, brīnišķīgi raksti, viņi arī, man liekas, ja nu ne jogas skolotāja, tad tāda jogīna pēc būtības, un viņi ļoti skaisti rakstīja. Viņa teica, tagad ir tā diena, kad sākās jaunais. Viņa pati ir ūdensvīrs. Mēs visi runājam, ja ūdensvīra laikmets, arī kā daudz tagad, nosvinēsim ūdensvīra laikmeta atnākšanu. Mans astroloģijas skolotājs, Kai Pača, viņš stāsta tā, viņš saka, tas viss, tas laikmets ir 1000 gadu vēl uz priekšu, bet tas, kas tagad sākās, un kad mēs sakam, tā pārē, angliski ir cusp, tā kā uz robežas, ja, kur mainās zīmes vai kur mainās mājas, un viņš saka, tā pārēja vien ir 250 gadi. Kas nozīmē, jā, kad kamēr viss šitas te kā te pārmainīsies un ieriktēsies uz jauno. Es arī tieši tā, ja godīgi, kaut arī esmu uzrakstījusi grāmatu, Jaunās zemes vārnīca ar ambiciozu nosaukumu, kurš grib vēl ieiet mājaslapā, dabūniet, vai atsūtiet man te DM, un es jums aizsūtīšu viņu ar ierakstu speciāli, un tā, es pati sev atgādinu tās lietas kādreiz vai atšķiru, jo grāmata jau pierakstīja caur mani. Un neskatoties uz to, jā, kā man skolotāji arī manas minētā mācība, nāk jaunais laikmets, nāk jaunais laikmets. Šobrīd, vismaz pēdējās dienās, es ļoti konkrēti sajūtu un redzu to, kā tieši kaut kādā jaunā līmenī brūk tas vecais. Nepavēlti es arī pietiekami ilgi nodzīvoju Grieķijā un vairāk tā kā meklējot drīzāk paskaidrojumu pašai sev, es teicu, es neiešu detaļās, kā es un ko es tur darīju, kaut ko es esmu stāstījis, bet neiejot dziļāk, es ļāvu vienkārši, es neļāvu sev neko konkrēti speciāli jaunu darīt, es gaidīju, lai nāk, zināmu impulsu veidā un tā, un es domāju, ka šobrīd arī tieši ir tā, mums ir jādara, kas mums ir jādara. Katram ir kaut kādi pienākumi, ko tu nevari nedarīt. Un tāpat laikā ir kaut kādas, tas izstāstīšu arī vienu, man patīk ar piemēriem, jo kā es citādā ko varētu pastāstīt, ja? Tas nav tāpēc, ka man briesmīgi gribās izstāstīt, kā es dzīvoju un kas viss tik ar mani nenotiek, ja? Bet izteiksim skaņu, lai mums netraucē. Bet vislabākais piemērs ir tā, kā jūs daudz esat no manis dzirdējuši, mana studija Matīs ielā 18 gadus ir jau no 10. gada, 9. gada Ziemassvētkiem. Man ir bijis lielisks skolotājs, liels skolotājs mācīties struktūru. Es esmu gadiem mācījusies caur savu studiju. Caur to, kā organizēt iesākumā, es vadīju tikai pati nodarbības, un tas bija pilnībā tāds, mans pasākums, manas nodarbības, man ir dažādi visādi semināri, un vienā brīdī es sāku sadarboties tādā veidā, kad iesākumā es aicināju, es jau diezgan no sākuma aicināju jaukus kolēģus, kur bija vai duo semināri, vai viņu, toreiz tas bija kaut kāds 10. gads vēl tas bija, kur mums bija aromaterapijas semināri ar Ludmilu, kas mācīja, man kosmetoloģi un masieri, kas mācīja toreiz pirms 15 gadiem. Aromu es šodien arī paņēmu vienu līdzi šeit mums visiem kvantu laukā, kā instrumentu un kā meditācijas un šo te smalko augu pasauli un tā. Un tad, kad vienā brīdī, kad vairāk es piedāvāju arī kaut kādiem citiem pasniedzējiem vadīt un tā, ilgs laiks pagāja, es esmu bijis, bet, saprotiet, es pastāstīšu šo kā instrumentu, ko es esmu pati atklājusi sevī un kurus pati sev atgādinu, kad es arī šodien vienam puisim teicu, un kas man bija jāsaka, arī sadarbības partnerim par telpu izmantošanu, ka tas stāsts ir pa mani, it kā liekas, ka ir pa viņu, bet ja es to nedarītu, tad es nedarītu savu garīgo sadanu.
jeb savu attīstību. Runa vienkārši bija konkrēti, jā, nu tad studija ir organizācijas lietas, sākot ar to, ka kungs man gadiem pagāja iemācīties, saprast, kā to ne tikai organizēt, bet, piemēram, pateikt, kāpēc tevis ir netīrs, kāpēc tu sacūkoji tepiķīšus. Tā nav mana iegriba, es esmu tikai vidutājs starp vieniem nodarbību vadītājiem un otriem. Jā, kungs, man bija bailes, man likās, es šitā pateikšu un aizies cilvēks. Tā ir bijusi brīnišķīga skola vispār. Man ir padomā viens, es izdomāju vienu šteli mūsu dāvām un arī vīriešiem. Es esmu ļoti daudz mācījusies, komunicējot caur iepazīšanās saitiem. Agrāk sen es esmu gan arī brīnišķīgi partneri, kuri zina, jā, man ir Amerikas posms bijis un veiksmi tad tanīs laikos, jā. Bet, teiksim, tas ir brīnišķīga vieta, tas pats Tinders vai Badu vai ko, nu kurš izmanto, jā, kā komunicēt un kā īstenībā iepazīt sevi. Tā kā tādu lietu par šito gan man ir āķis lūpā, to gan es gribu uztaisīt, sakojiet līdz būs impa. Bet saprotiet un tas ir arī pirmais tas algoritms, jā, kuris 3 uzrakstīja, kā labāk justies. Pirmais, lai vienmēr atceramies, ka stāsts ir par mums. Stāsts vienmēr ir par mums, tad, kad mums liekas, es jums neko jaunu it kā nepasaku, vai ne? Bet es pateikšu tagad drusciņ citiem vārdiem un vēl drusciņ citiem akcentiem un aspektiem klāt. Arī, jā, it kā stāsts ir par manām bailēm, vai man cilvēks, tas bija agrāk, ja neatteiks, jā, pazudīs vai kā. Un tagad arī man bija viens pēc otra, man pasūtīja telpas un neatnāca. Un es kādam pat nebija palūgusi priekšapmaksu pirms tam, un es saku, bet tas nav godīgi. Tas nav precīzāk, godīgi ir stiepjams jēdziens, bet tas nav balansēti, ka viens uzņemās atbildību un tur vārdu, un otrs nē. Un tādā gadījumā, teiksim, tā kā man mācīja man pati pirmā astroloģi, kas uz mažas tādas lapiņas rūtiņu taisīja un teica, tev tas der, tas nē, bija, kur jau tagad ir aizsolē. Viņa teica, nauda ir visbrīnišķīgākais līdzeklis, kā nepalikt parādā. Jā. Nu, te runa par priekšapmaksām un tā, bet, teiksim, tās struktūras un strukturēt un sistematizēt un nebaidamies to lietot, ko mēs esam iemācījušies kaut vai tai pašā vecajā, šobrīd brūkošajā pasaulē, jo kāpēc es uzreiz gribēšu teikt, daudzi cilvēki vēl nav gatavi tam, ka vīrs un vārds. Arī vienai meitenei arī, kas sev pozicionē kā un braukā pa pasauli un pasniedz visāds. Es nesaukšu tagad konkrētās prakses, ko viņi piedāvā un tādā veidā, lai, nesazīmētu un tā, jo stāsts ir pa mani, nevis pa viņu. Viņa arī pasūtīja, un viņa pat nemaz neatteica, viņa pat atteica pēc mana zvana, kad es vaicāju, un es tev gribu iedot kodus un paroles un tā. Un viņa, nē, es citā vietā rīkošu. Tur mēs ar sadarbības partneri kopā, un mēs tur un kaut kāda nesaprašanās. Es saku, paga, bet es to uzzinu tagad 2 dienas pirms tam. Un es viņai piedāvāju, ka var, labi, ja ne priekšapmaksas es no tevis kā pa draugam nepaņēmu, bet tad noziedo studijai. Viņa joprojām nav pārskaitījis ziedojumu. Un saprotiet, un šeit ir stāsts par to, nevis, ka tur kāds ir slikts. Stāsts ir par mums, cik mēs esam paši mācējuši būt tas, un šeit, paldies Saturnam skolotājam, jā, kurš kopā ar to Venēru tagad bija no 10. janvāra jau ļoti varēja just to iedarbību, vēl vairākas dienas būs. Neņemsim tikai to grūto, ka mūs apspiež. Saturns nospiež, mums nav labsajūta, jā, bet mums iemāca strukturēt, pārskatīt, kur mēs varam labāk to darīt, lai tā mūsu labsajūta būtu kvalitatīvāk. Šeit ir arī tas otrs pasākums, kas attiecās, to, ko mēs nosauksim pa jauno zemi. Jā, kā zinām, ir dažādi, ja mēs pat runājam par sadarbības modeļiem, var būt vīrs un vārds,
Varbūt es šito esmu kaut kad agrāk, kaut kādos videos stāstījis, ja mēs runājam konkrēti par naudām. Varbūt priekšapmaksas, ja? Un varbūt tur žeļezni, ja? Nu, kaut kādi citi, dažādi veidi, ja? Bet, ja mēs vēl neesam, ja šobrīd vēl lielākā sabiedrības daļa, kolektīvais, vēl nav gatava iziet tajā, es turu savu solījumu, jā, es būšu, tad, nu, piemēram, jā, tad, kāpēc mēs zinām, tā ir jaunā zeme, tā ir uzticēšanās, tā ir paļāvība plūsmai, tāpat laikā, jā, es varu lietot, nu, kaut kādus instrumentus, ko es esmu apguvis tajā, nu, struktūrā tādā, nu, tādam labam balansam. Un šeit arī nāk tas galvenais, ko es gribēju teikt, tas šobrīd, kur ir tas mūsu lielais izaicinājums, kā tagad šitajā angliski density, ja tanī raupjajā, blīvajā pasaulē ienest tās smalkās, ēteriskās, mīlestības pilnās enerģijas. Jā, kādreiz atbilstošā sagatavotā vidē ir vieglāk, kādreiz netik viegli. Jā, un no otras puses, jā, kā veidot, kā šito abu sabalansēt, jo šobrīd, man liekas, mūsu tas lielākais izaicinājums, arī atsaucoties uz Rudolfu Steineru, jā, cilvēka evolūcija, jā, kosmiskā evolūcija, kā tur ir, kā mēs iesim, kā mēs ejam un attīstamies atpakaļ uz smalkākiem, smalkāk un smalkāk un smalkāk, un kaut kad atkal kļūsim par eņģeliskām būtnēm, jā. Tur ir vesels diagrammas viņam, kā mēs no smalkākā nākam, un tagad ir visblīvākais, un kā visi dievi, eņģeliskās hierarhijas, arceņģeļu hierarhijas un vispārējais dzīvo mūsos, un mēs tas esam. Viņi ir mēs esam viņi, jā. Šāda diezgan komplicēta, jā, ezotēra likumība, jā, kas nāk no lielā, nu, es domāju, nu, šeit nav nepieciešams lieki paskaidrot, jā, kāda autoritāte un kas ir Rudolfs Steiners. Piemēram, var piekrist, var nepiekrist, bet nu tā. Un tas mūsu lielākais izaicinājums, nu vai tas varbūt būs tos 250 gadus, jā, ir kā savienot šīs smalkās, ja tās patiesības, jā, mēs uzticamies, es uzticos, es tev piedāvāju to vai to vai to, jā. Un iznāk, ka pretī, nu, nevienmēr ir cilvēks, jā, kurš, nu, to tavu uzticēšanos izmanto, arī tieši tāpat. Nu, nevienmēr, kādreiz tas nostrādā, kādreiz nē. Tā, skatos, ko jūs rakstat. Jā, nu, lūk, tātad, kas palīdz šo te visu balansēt? Pirmais, kā jau es minēju, jā, ir es. Vienmēr stāsts ir par sevi. Tad nāk otra lieta. Man te bija viena situācija tāda, kur arī es biju, nu, tas bija privāti, un tas bija, nu, tādā, nu, manā, nu, jā, privātās dzīves situācija, kur es domāju, es kaut ko pieminēju pirms nedēļas arī, kur es pati redzu, nu, es tā kā pati vainīga. Pati sapratu, pati redzēju zīmes, un pati, es pagājušajā pirmdienā stāstīju, tur ļoti interesanti, kā tas izspēlējās, kā es vienai klientei savai pēc tam arī palīdzēju arī atrisināt, var sakot, manī es palaidu kaut kādu, atradu vecu programmu, ko man viens speciālists palīdzēja, nu, atlaist, iznest virspusē un atlaist, un pēc tam līdzīgā veidā sanāca tāda tā kā sistēmiskā konstelācija ļoti īpatnējā veidā ar vienu manu klienti. Un tad ir nākamais, nevainosim sevi. Mēs nekādā gadījumā nedrīkstam, jo es biju tādā, ja, nu, kur es tāda ar to savu to, arī šeit atrast balansu, ja, cik daudz uzņemties atbildību par to, ko tu pats esi darījis, un tāpat laikā mīlēt sevi, nevainot sevi. Neteikt, tad tu pati tāda, kur tu uz tiem veciem grābekļiem, tu redzi, jā, tu biji, kā es sev, jā, es biju ilūzijās, es gribēju, lai ir tā, un tāpēc es atļāvos, ka tā notiek, un tāpēc tagad ir šitā. Es tak pati.
nedrīkstam mēs vainot sevi. Kas bija, tas bija. Ļoti labi. Tāpēc te arī man kaut kādi draugi ieteica, vai tu zini tādu honoponopono havajiešu? Es teicu, jā, mana skolotāja, mēs viņu 20 gadus skaitām nodarbībās periodiski, tur ļoti interesantos veidos. Es atkal arī atgriezos pie arī kaut kādos brīžos, izmantoju šo te, ko laiku pa laikam. Ir daudz dažādu instrumentu, ko mēs esam, kas īpaši veterāni šitādās lietās urpties cauri. Mums ir, atceramies, mums ir super daudz instrumentu, ņemam un lietojam. Kādreiz liekas daudziem tāda vilšanās liekas, ka nekas vairs nestrādā. Baigā lielās lietas. Bet, jā, mums ir pietiekami daudz instrumentu, lai mēs viņus paceltu augšā un lietot. Un viens no tiem ir, zinat, ja tā havajieši, šitas te Džovi Tāle viņu atklāja, savulaik bija tāda grāmatiņa, tu manas pieminētā skolotāja teica, aiziet, baiba, ātri nopērciet, iemāciet visiem saviem cilvēkiem. Es mīlu tevi, es lūdzu piedošanu, man ļoti žēl, es tev pateicos. Un, šito te skaitīja tā kā mantru un tā patiesi no sirds un tā. Un kam? Ne jau tur tikai tai kaut kādai situācijai vai cilvēkam. Sev. Nenosodīt sevi, pieņemt, un tā ir tā pagājušajā pirmdienā mēs drusciņ pieskārāmies mīlēt sevi tās visas daļas, kas nepatīk. Tad te iedošu vēl vienu arī tādu teicienu no viena mentora, kur es mācos no Pītera Kraunes, viņa minēja arī pagājušreiz. Tas, kas notika, tāpēc, ka tas notika, jo tas nevarēja notikt citādāk. Un tas ir ok. Tas, kas ir tagad, un mēs nevaram izmainīt to, kas notika. Un vēl jau vairāk, ka tik un tā viss tas tik un tā ir pagātnes ilūzija. Un tas arī nedrīkst ietekmēt mūsu nākotni, ja kā bailes. Mēs varam izmainīt savu attieksmi pret to, kas notika. Vienkārši jā, tieši kaut vai ar to, kā mantru. Tas notika, tāpēc, ka tas notika, jo tas citādāk nevarēja notikt, kā tikai tādā veidā. Lūk. Un tad es arī domāju, un te ir arī, drusiņi iedvesmojoties, ne drusiņi, bet ļoti daudz iedvesmojoties no Pītera Kraunes, pa viņu daudz nodarbībās stāstu, ko mēs tiekamies. Viņam ir tāds viens, ko viņš pats ir teicis, ka viņam ir viena vienošanās, un viņš ir tāds cilvēks, kur tu redz, un tur viss tas staro. Viņš saka, ka viņam ir commitment to love. Jā, visu. Un tad es arī padomāju, un es gribu arī jums ierosināt. Katrā ziņā man tas palīdz, kā arī tas ir viens no maniem instrumentiem, kaut kādu vienu ģenerālu vienošanos ar sevi. Par ko es vienojos? Viņas var būt vairākas, celties no rīta, tikos, dzert karstu ūdeni un tādas visādas vienošanās var būt. Bet tādu vienu atrodiet, kas jums ir tādu ģenerālo vienošanos, kas saistīta ar kaut kādu, negribētos teikt, katrā ziņā saprotiet man pareizi, tādu cēlu, globālu lietu visai jūsu dzīvei, ko jūs vispār kā cilvēks, ko mēs kā cilvēks, te gribētu izdarīt un tā. Un atrodiet sev kaut kādu vienošanos, par ko jūs esat vienojies ar sevi, ar kosmosu, ko jūs darīsiet. Un turiet to. Tas ir līdzīgi kā aktieru meistarībā. Man ļoti patīk piesaukt aktieru meistarības principus. Brīnišķīgi skolotāji bijuši, kas ir iedresējuši to kā disciplīnu. Skvaznoja действие, caurvijas darbība, laikam latviski sauc. Lūk, kāda ir mana caurvijas darbība visam, ko es daru? Un lai tā ir liela lieta. Ziniet, kāpēc es to saku? Tāpēc, ka tagad, kad mēs redzam, mēs zinām to, jogu praktizējuši, ciguni praktizējuši, taiči praktizējuši, visādas tur mācības, tur
meditācijas tādas vai šitādas gadiem. Un tagad, labi, tie ir labi instrumenti, mēs tos labi varam lietot ķermenim, jo īpaši šobrīd ķermenis tā var mūs izvilkt, tā ka mūsu gars, teiksim, vai dvēseli noskums, vai vienalga kaut kāda, tā mūsu smalkā daļa, ja, kas spēj noskumt un bēdāties, un tad ķermenis palīdz, caur ķermeņa prāksēm, elpošanas zināšanu, kas tas ir. Bet tagad, es domāju, bet jūs man piekrītat, uzrakstiet, vai jūs man, kā šitas izklausās. Mēs to esam dzirdējuši skandināvi, bet tagad tas ir tik ļoti redzams, ka tikai mīlestība un tikai labsirdība glābs nevis visas šīs te mentālās un intelektuālās gudrības. Ko tas līdz, ka mēs zinām tādā krāsā šitā čakra, tādā šitā un vispār. Vēl ir iekavās labs jautājums, cik daudzi, kuri saka par krāsām, čakrām, patiešām redz viņas, vai tās ir grāmatiņā izlasītas un iemācītas. Tātad šobrīd vajadzētu, es tā domāju, izglītošanās, un tā būs vēl viena atsevišķa liela tēma. Izglītotība ir brīnišķīga lieta, man ļoti patīk intelektuāli cilvēki, bet tādi, kas ir lasījuši, kas ir redzējuši, kas māk komunicēt, kuriem ir kopta valoda. Un tāpat laikā, ja tam visam apakšā nav sirds siltums, mīlestības sajūta, empātija, iejūtība, to, ko angliski sauc compassion, vai latviski tas būs līdzcietība, ja? Tad tas viss ir pilnīgi nekas. Tad tas ir, īstenībā, ja mēs tā paskatāmies, viens gudrīts, ja, kas māk tur saukt visādus gudrus uzvārdus, jā, un to ir lasījis, un šito, un Prustam redzi tas rakstīts, vai ne, un James Joyce Ulis, jā, tur garais lielais gabals, tur tā un šitā, un kaut kādas intelektuālas lietas, un mūs pat kaitina, jo mēs aiz tā bieži vien, nevis bieži vien, bet netik reti var ieraudzīt tādu augstprātību. Ne? Lūk. Un arī šeit atrast to balansu. Būt izglītotam, būt lasījušam. Zinat, jā, lai mēs mācētu izteikties, mums ir jālas grāmatas. Tas ir uz abām pusēm. Jo uzreiz var just, jā, pēc cilvēku, vai kurš arī raksta, rakstījušam, jā, dienas grāmatu vai vēstules. Tā ir liela lieta. Un arī atkal tikai tas, bez tādas sirsnības arī nekas nav. Un vienlaikus arī, ja tu tāds sirsnīgs, jā, un tu neko šito visu nezini, bet tu tāds, es nezinu, katrā ziņā man, kad es redzu tādu, tas vēl būtu labāks gadījums, jā, bet kad es redzu tādu plikpleku, man patīk abi savienojumi. Lūk, un vispār šī ir tāda vēl viena lieta, ko es ar jums arī gribēju pārunāt. Es nāku no tās paudzes, kur mēs lasījām grāmatas, mēs pirkām, un viena no mūsu, vismaz man, viens no lielākiem kaifiem bija, kad uz Londonu, kāpēc braukt, iet uz teātri, tā ir viena lieta, bet iet sēdēt grāmatveikalos, tajos daudzstāvīgajos, jā, tur, kas tik tur bija, jā, tur Waterstoneā un visur, un šķirsīt un smaržot un tā. Un tagad mēs esam nonākuši tajos laikos, arī kā kurā vidē vispār es runāju cilvēkiem. Man ir viena, arī viņa sadarbības partneri, viņa krievieti, viņa tagad pārcēlās uz Baltkrieviju, dzīvot viņa 5 vai 6 bērni. Viņa saka, mēs visi katrs ar savu grāmatiņu vakarā, savās gultiņās, viņa vīrs un visi 5 bērni. Es saku, mēs lasām. Vispār jūs lasat grāmatas, kā jums ir? Piemēram, tas ir viens no tās aizejošās pasaules pasākumiem, jo es, kad domāju, labi, man saka, tavs grāmatas turpinājums, kur ir? Man tur ir nodaļas uzrakstīts. Diezgan daudz, vismaz puse jau ir. Un tad es viņu atstāju. Un tad es domāju, bet vai tas vispār ir mūsu laiku formāts? Jo arī es pati salīdzinoši
diezgan daudz laika. Online video es esmu skatījusies vienmēr ļoti daudz. Kāpēc es savulaik arī sāku pirms tiem 10 gadiem, vai kad taisīt kafijas ar Baibu, ja? Toreiz tas citādāk saucās un video, tāpēc, ka man ļoti patika video un es arī tā gribēju. Bet, teiksim, salīdzinoši šobrīd es vairāk patērēju video formātu un šādu, ja, nekā lasīšanu arī pa manu tēmu. Cik jūs, teiksim, atkal ieliksim tagad balsojumā, pierakstiet G klāt, ja, lai ir pa grāmatām, jo mums tur ir dažādas tās zīmes. Pierakstiet arī lūdzu, teiksim, no 10 līdz 0, cik daudz jūs salīdzinoši 10 ir ļoti lasu, viss, grāmatas, 0 ir pilnīgi nemaz nelasu, ja. Uzrakstiet arī salīdzinājumā, teiksim, un arī kontekstā ar to, kā agrāk tas bija. Un tagad arī, kas būtu pareizi no vienas puses, mēs tak nevaram spiest tajā jaunā pasaulē, ja? Tas nebūs reāli, ja? Spiest, tagad būs grāmatas, lasīsiet visi grāmatas. Es tagad esmu ielikusi, es jau kaut kādu laiku esmu vienā skolā ar jauniešiem, tur tā drusciņi darbojos, un tagad man ir pārunas, kad es vēl vienā mācīšu uzmanību un fokusu. Man tur ir mani interesantas tādas metodas īstenībā, ja kas grib online, es labprāt to darīt. Kas grib uzrunājiet man vācelītē, ujujuj. Un arī, un tie ir pilnīgi citi jaunieši jau, ar viņiem jau ir jārunā citādi. Saprotiet, es ar to lepojos, un man tā ir bagātība, ka es esmu mācījusies pie brīnišķīgiem meistariem, jā, Pēterburgā, kur pa mums rūpējās, kur mēs tur ar tām pašām grāmatām dalījām, kur bija šī tā runa, un mūsu pasniedzējs Aleksandrs Romancovs, tad, kad pirmajā kursā mēs iestājāmies, viņš iedeva 3, kā tagad saka, tipus līdzi, viņš saka, lai būtu brīnišķīgi aktieri. Ataudzējiet sev nagus pa milimetru un kopiet viņus. Отрастите себе ногти на миллиметр и ухаживайте за ними. Otrs bija, viņš iedeva milzīgu sarakstu ar grāmatām, kas mums ir jāizlasa obligāto, bet nevis tā, ka viņš tagad atprasīs, bet lai mēs būtu zinājuši. Un tur bija tie, kas toreiz tikko bija aizliegti, un tagad nāca, tā kā atļautie, ja tur Solženīcins bija un tādas lietas. Pasternaks. Un trešais, kas bija trešais? Jā, ieviesiet sev kabatas lakatiņu un nesājiet viņu līdzi. Iedomājieties kabatas lakatiņu, kur tagad ir viss šitās salvits, man te pašai arī bija šņaukāšanās un viss kaut kas tā. Tā jau vērti, vai ne? Bet tik un tā, es ietaisīju tēju beramo, nevis paciņā. Beramās mēs jau dzeram, vai ne? Nevis nesam zaļo tēju. Kā mums būt tik realistiskiem, mums nespiest to, ka mums pa katru cenu vajag ienest tās vecās pasaules vērtības tai jaunajā, jo viņas, būsim reāli, viņas tur diez vai iedzīvosies. Vajadzēs taisīt, vajag tos īsos TikTok video. Labi, es te ar savu stundu garo pastāstu vēl tā, bet, tas, jā, arī mēs nevaram, kā jūs domājat, 10? Agrāk 10, jā, no 7 uz 4, paldies, jā, 5, agrāk 19, jā, grāmatas 7, Vivitava lasa, malacis, super. Jā, šitas ir interesanti, un kas īstenībā, un es tagad arī skatos, tas mums brūk, šitas mums brūk, šausmīgi grūti, vai ne? Un galvenais jau arī tas, ka mēs esam sapratuši līdzīgi tas, kur es stāstīju, kur es sevi te šaustu, ja? Mūsos tās sistēmas brūk. Mums pašiem daudz, kas tas vairs nav vajadzīgs, un mēs paši jūtam, ka mēs daudz ko to vairs nevaram, vai ne? Tā ir. Un arī ir kaut kādas lietas, kur mums atkal ir tāda pretestība, mēs saprotam, ka mums tomēr no šitā un šitā vajadzētu atteikties. Es vakar klausījos ļoti interesantu tādu video, un man patīk tā doma, ka tagad viss, kas mums ir, ja agrāk tur bija, tu strādā un tu dari darbu, ja, tu gribi izdarīt cēlu darbu, atnest to un to un to cilvēkiem, ja, piemēram. Tagad ir, cik es būšu labs darbā,
ko es tādu varēšu atnest. Viss ir pa sevi, ja? Arī pa attiecībām. Agrāk bija pāri, paņemsim vairākus 100 gadus atpakaļ. To eksperts stāstīja. Vienā angliski runājošā kanālā, tādā kompetentā es klausījos. Viņi saka, toreiz bija, kā laulības bija priekšbērnu radīšanas, ja? Tād bija tagad nākamais pasākums bija, tur kopā, kompaņoni, partneri, tur rēķinus nomaksāt, tos pašus bērnus izaudzēt un tā. Tagad ir kas? Es attiecībās, es kā personība, kā es varu izpausties, iedomājieties, viss ir par to, visās mūsu dzīves sfērās ir tagad es kā personība. Ja tā padomā, ir vai ne tā? Es pilnīgi šitam piekrītu. Kā es tur varēšu būt? Arī, piemēram, kaut kāda kopiena, un ko es kā personība varēšu kopienā pienest. Ne jau tikai tur, kas tur tai kopienā notiek, vai ne? Tāds īsts tāds izaicinošs laiks, pilnīgi galīgi nav viegli. Labi, paņēmu vēl kaut kādus instrumentus līdzi. Labi, man ir mana foršā teja, kāds kaut ko raksta vēl. Kabatlakatiņa, labi, Omei vienmēr kabatlakatiņa bija. Man liekas, jau, manai Omei arī bija, kad es atceros. Jā, ļoti skaisti visādi. Izšūti tur vai tad balti, smuki, atcerieties, izgludināti, iestērķelēti. Tagad mēs pat vairs drēbes negludinam. Man tādā vietā, kur es Grieķijā palieku, tur saimnieks, īpaši tas sākās tad, kad es biju ar to savu jau noņemto ģipsi, bet es biju ar ortopēdisko zābaku, un viņš tur savus teikrēklus gludina un tā. Teikrēklus ritīgs, ko iet uz pilātēm viņš tur gāja. Es saku, ko tu viņus tur gludini? Nē, es esmu vecmodīgs. I'm old fashioned. Man vajag, ka ir izgludināti tie teikrēkli. Labi, es saku, iedod, es tev izgludināju, un tā es šitos teikrēklus gludinu. Es sev teikrēklus neesmu gludinājusi, nekā, viss ir tāds, ja? Nē, bet, iedomājieties, tas ir labi vai slikti, es nezinu. Tad bija kaut kāds liels savs jaukums, plus vēl esmu lasījusi arī, un daudz, ja mēs zinām, ka tad ilgāk un labāk glabājas īpaši, baltas drēbes, ja viņas ir gludinātas un tā. Es gribēju parādīt no instrumentiem, es paņēmu līdzi rozes eļļu, rozes ētrisko eļļu, rozes visādas dažādas, Damaskas un Bulgārijas un baltās, un daži ir no Indijas ļoti speciāli man atvedes. Paņemšu kopējā kvantu laukā, augstākā, un arī drusciņi parunājot par šo. Es šīs tiešraides sākumā pieminēju savu aromaterapeitu, masieru, mistisko vumeni, dziednieci, kā es arī mācījos, un kura man vienmēr, es gāju pie viņas, kā es saku, salāpīties, un viņa man vienreiz teica, es jau biju daudzus gadus pie viņas gājusi, un viņa teica, Baiba, es tev šodien gribu Viņa nekad neuzplījās, vienmēr bija brīvā griba, nekad viņa vaicāja, varbūt tu to gribi, jā. Nekad nebija tā, tev būs šitas jāņem vai tev būs šitas. Un vienreiz viņa man saka, es tevi tagad gribu sadraudzēt ar rozi. Un roze ienāca manā dzīvē jau, kad es biju kaut kādus diezgan krietnus gadus, 10 vai pat vairāk gājus. Es tur pateikšu, kaut kāds 11. gads, varbūt 12. pie Ludmēlas. Un, ziniet, un tur ir liela taisnība, un man viņa nemaz nepatika pirms tam. Un arī daudziem cilvēkiem es esmu redzējis, viņiem nepatīk, viņiem liekas pretīga roze, salda, vislabākās kvalitātes. Ja jūs zinat, ka roze ir visdārgākā eļļa, kur viens piliens maksā, jo es nezinu tagad, cik ir šī inflācijas un naudas nesaprašanās laikā, cik. Un viņa nemaz visiem tā nepatīk. Un tur ir vajadzīgs laiks, lai tev viņa varētu iepatikties, cilvēkam.
Tā kā tā, un tas arī, augi arī uzrāda, jā, šādā veidā, cik mēs kur kādu ko esam gatavi. Bet, ja katrā ziņā, ja jums ir mājās rozes eļļi un jums patīk, tad atcerieties, tas ir tāds īsts Venēras instruments, un kam patīk, tad es tagad kopējā kvantu laukā es tā kādreiz daru, ja? Tad paņemu sev un laižu visiem mums. Ūdensvīra laikmets, ūdensvīrs, jā, tagad saule iet ūdensvīrā. Tas ir viss, kas ir ekstrā dīvainīši, viss kaut kas ekstraordinārs un brīvība. Galvenais brīvība. Un te es gribu tagad, un šito pamazām atstājot kā punktu vai izsaukumu zīmi mūsu šīs dienas sarunai, ko jums pārdomāt, un tā, kas priekš jums ir brīvība, kas jūs dara brīvus, kad jūs jūtaties brīvi, kas jums palīdz būt brīviem. Jo es gribu izteikt tagad vienu tādu tēzi, ka labi, viena lieta, ko mēs visi esam dzirdējuši, ja, ko mēs esam šeit nākuši, ir mīlēt, ja, to pašu to manas piesauktu, to līdzcietību apgūt pret sevi, pret pasauli, bet arī mūsu dabiskais stāvoklis ir būt brīvam. Un arī vēl viens teiciens no viena no maniem mentoriem jau pieminēja, ja, ko es arī skaitu kā mantru. Cilvēku un apstākļi vienmēr tev parādīs, kur tu neesi brīvs. Tātad, a priori mūsu dabiskais stāvoklis ir būt brīvam. Būt brīvam, darīt to, šito, uzsmaidīt, parunāt, apkampties, pateikt, klusēt tad, kad es tā mierīgi iekšēji gribu. Un viss, kas to aizspiež darīt, tas nozīmē, ka mums ir kaut kur, ka mēs esam, viņš to sauc par cietumiem, iekšējiem, viņš saka, 10 cietumi, no kuriem tikt brīviem. Padomājiet, uzlikšu jums, man ir tie, kas zina manu darbu, zina, ka man ir visādi interesanti, dīvaini mājas darbi, viegli, piedāvājot arī brīvību, brīvo gribu, brīvo izvēli, pasekojiet, tagad mums ir nedēļa, pasekojiet šīs nedēļas laikā, cik jūs jūtaties brīvi, ikdieniskās situācijās, sarunās ar vienu otru, mājinieku, svešinieku. Ar svešiniekiem parasti mēs jūtamies brīvāk, vai ne? Ja mums tur tā emocionālā piesaist mazāk. Kaut kādās situācijās, ja cik brīvi jūs varat izteikt, ko jūs gribat. Jā, nevis laipot. Cik brīvi jūs kādam varat pateikt, jā, ka man šitas galīgi nepatīk. Un arī, nebaidoties, jā, kas tur tālāk būs, bet vienkārši brīvi paust. Jā, es ceru, ka man te nav jāstāst, jā, ka tas nenozīmē kaut kādu galīgo tur citu cilvēku ievainošanu, jā, cik brīvi, ko tu tāds vienu kāju te nabaks, jā. Mēs saglabājam, piedodiet par tādu ļoti kraso piemēru, bet, tas vienkārši kā norādīja, kad saglabājot empātiju, un tā pastīšas, ko es rakstu, kabatslaktiņu. Jā. Tā, vārds sakot, man liekas, ka mēs esam ļoti jauki parunājušies. Kā es esmu jau minējis, tad es esmu pirmdienās uz vismaz šo brīdi sapratusi, kā es veidoju šādas tiešraides, viņas paliek pēc tam arī ierakstā, jūs varat YouTube'ā skatīties, cik man ir iespējams gan ir maz, bet es šad cenšos arī izgriezt kaut kādus atsevišķus īsākus rullīšus ārā, bet tur daudz kaut kas varbūt ir izskanējis un vai visu gluži tā izgriezīs un ieliksi kā atsevišķu citātu. Es novēlu, lai jums kaut kas būtu bijis vērtīgs no šī te, ko mēs padarījām kopā, kaut ko ieviest, lai tas ir praktiski to, ko mēs runājam, jā, šīs te smalkās lietas ienest šajā te blīvajā. Galīgi nemaz nav vienkārši, jā. Bet tamdēļ, jā, es iedevu kaut kādus instrumentus, jā, tad varat
ātri vēl meklējam visu sevī, pie tam nešaustam sevi, viss, kas ir bijis un noticis vislabākā veidā, jo citādāk nevarēja būt. Atrodiet kaut kādu vienošanos cēlu ar kosmosu, ko jūs te darat. Tas palīdzēs, tā būs caurvīzes darbība. Un nešausminieties, var sakot, visi tagad runā par matriksa iziešanu, nu, ko mēs zinām no tām visām matriksiem, kur mēs te esam vienā, un tad pēkšņi otrā, un tad vēl izrādās, kad ir, un tad, matriks. Bet astroloģija ir brīnišķīga lieta, kas palīdz, vismaz man superīgi palīdz orientēties matriksā, zināt, izprast, kas tur notiek, tā kā laikapstākļos, kad ko kā saģērbties, ir ļoti daudz dažādi novirzieni, ir kas strādā ar asteroīdiem, ir kas strādā tur ar vēl dažādām citām lietām. Katram darbojās savs instruments. Man arī ir kaut kādi instrumenti, ko es kombinēju, darbs ar ķermeni kopā arī vēl un tā, un konkrētāk ar cilvēku. Man ļoti patīk šo te darīt, arī individuāli. Labprāt, un tā kā, ja kādam varu būt noderīgi, uzrunājiet ar lielāko prieku, to darīšu. Un tā, un ja jums šitas bija vērtīgi, uzrakstiet, kas bija tāds visvērtīgākais, ko jūs no šī te iznesīsiet sev līdzi un darīsiet. Un pamēģiniet, šo te nedēļu līdz nākamai pirmdienai kaut ko ieviest praktiski no tā. Un noturēt to laivu. Es pabeigšu ar to vienu vīziju, kāda man ir pēdējos kaut kādas nedēļas laikam tā. Ziniet kā, ir tā, ka šito vīziju man draudzene stāstīja, ka viņai tāda bija apmēram pirms 3 gadiem, februārī, martā, kad sākās. Viņa saka, ir tāda laiva, milzīga okeānā, un vieni uz vienu pusi, un otri uz otru velk, un visu to laivu žvangā. Un tad ir tie, kas stāv pa vidu un mēģina viņu noturēt taisnu. Tagad es tieši tāpat arī, ja kādam der šis mans ieteikums, un ja jums tas rezonē, un tas ir tieši tas, ko jums vajadzēja izdzirdēt, sajūtiet sevi tādu, ka jūs esat tā, jo redzam, vieni tur, viss viļņojās, viss tā. Man liekas, ka šobrīd, tad, kad principā viss vairāk arī, kā jūs minējāt, pārsvarā viss brūk, to, ko mēs jūtam, kas viss brūk, un to jauno nemaz tik vienkārši nav, mēs vēl taustāmies, jo mūsos pašos, mums pašiem vajag nomirt tiem mums vecajiem. Tā ir atsevišķa liela lieta, Es uzrakstīju tur par tiem pirmsvētku skumjām un tā, un man liekas pašā pirmā video stāstīja. Tās depresijas, kas šobrīd ir daudz, tur ar starp citu ir astroloģiskie iemesli kāds, kāpēc planētas to tā veido un tā, bet arī viss tā situācija, kas rada šīs vaiprātīgās depresijas un bezizējas sajūtas un to, ka daudz cilvēku arī taistās pašnāvības. Un tas ir tā, ka tā ir taisnība, ka kaut kādai mūsu daļai viņai ir jānomirst vecajai, bet viņai obligāti, bet tas nenozīmē, ar tādu mēs vairāk nevaram. Jā, bet tam dēļ jau nav, šito ļoti labi zinu, šitos. Man ļoti šito esmu kodus cauri, no visām pusēm. Bet atrast, kas tas vecais mūsos var aiziet, lai mēs varētu būt tie jauni, tie brīvie. Te es atkal atsaucos uz to mājas darbu, kas jums ir patīkamo, kur mēs esam brīvi. Ok? Labi. Pateicība Ilona raksta. Paldies, atgādinājums sev pašai par zināmām tēmām. Jā, tieši tā, es tā arī uzskatu, ko mēs te tādu jaunu uzzinām? Iespējams, kaut ko esam mentālajiem izklaidējuši tādu, bet tieši šis mans viens no galvenajiem nodomiem arī ir, ka mēs te tā varam sanākt kopā un viens otru iedvesmot par lietām, ko mēs jau esam zinājuši vai šajā dzīvē tīri intelektuāli un mentāli, vai arī vienkārši esam nojautuši mūsu DNS-ā. Tas snauž, un mēs šādā veidā viņu varam atritināt un iedvesmojot viens otru un palīdzēt atcerēties kaut kādas tādas
galvenās lietas. Labi? Jā, paldies un tiekamies pa pirmdienām. Man ir brīnišķīgs klātienes mini kurs, ekspres kurs relaksācijā. Es domāju, ka es atkal pacelšu iespēju to darīt online. Man tur ir jaunas metodas, ko es apguvu. Un ko dažas meitenes, kas pamēģināja, viņas teica, es šito gribu piedzīvot klātienē pie tevis, ka tu man to izdarīji 1-1, jeb tādas prakses, kur es nevaru teikt, ka tā ir tikai Taizemes tradicionālā masāža, bet tā ir tāds darbs ar ķermeni, izmantojot šos principus. Kurš tādu grib, arī uzrunājiet, vai esmu sastopama te Zvejnieku ciemas Aukrasta pusē, pa atsevišķu vienošanos, vai arī piesakieties, nāciet Rīgā uz studiju un satiksim, izčudināšu jūs tā no visām pusēm, tā kā kaķis. Jā, labi, lai visiem forši, lai visiem sakarīgi, turam buru, turam sevi, čau!